Ejot gar veikalu plauktiem, nereti uz produktu iepakojuma nākas lasīt arī tādus vārdus kā augu tauku maisījums, siera izstrādājums, krējuma izstrādājums. Par laimi Latvijā ir arī tādi uzņēmumi, kas par goda lietu uzskata saviem pircējiem piedāvāt īstu mantu, īstu sviestu, krējumu un sieru. Smiltenē ar piensaimniecību nodarbojas jau sen. Pirmssākumi meklējami 19. gadsimta beigās. Protams, gadiem ejot piedzīvoti dažādi notikumi un īpašnieku maiņa, taču pamats ir saglabājies nemainīgs, un tas ir produkciju ražot vienīgi no dabīga piena. Turklāt pēc iespējas vairāk izmantojot tieši roku darbu. Es vienmēr esmu teicis, ka sieras un piena produkti ir dzīvi produkti, jo viņos ir iekšā cilvēku organismam ļoti vajadzīgie minerālvielas un baktērijas. Un pie dzīviem produktiem ir jāpieiet ar mīlestību, jo viņi šīs minerālvielas un šī baktērijas jūt to attieksmi. Un jo vairāk cilvēka klātbūtnes, kaut gan pasaulē ir uzskats, ka vajag vairāk mehanizēt. Manuprāt, jo vairāk cilvēku klātbūt, jo viņš vairāk to sieru apglaudīs, jo labāks, pozitīvāks domas licis, jo produkts ir garšīgāks. Ikdienas pašā rīta agrumā no 4:00 Smiltenes piena mašīnas atceļ ap 240 zemnieku saimniecību, no kurām ved pienu uz pārstrādes cehu Smiltenē. Katrai atvestā piena cisternai tiek paņemts paraugs, lai veiktu kvalitātes analīzes. Atvestais piens tiek sadalīts 3 daļās, no kurām taps krējums, piespiens un siers. Vispirms no rezervāriem piens tiek padots uz aparātu cehu, kur to uzsilda līdz noteiktai temperatūrai un sadala 2 frakcijās – krējumā un vājpienā. Vājpiens vēlreiz iet cauri uzsildīšanas jeb pasterizēšanas procesam, bet krējums tiek padots uz starptvertni. Šeit tas kādu laiku uzkrājas, un tad tā tauku lodītes tiek sašķeltas, lai krējums iegūtu viendabīgāku konsistenci. Pēc tam arī krējums tiek pasterizēts 93 līdz 95 grādu temperatūrā. No aparātu ceha krējums ceļo uz ieraudzēšanas tankiem, kur tam tiek pievienota tīrkultūra, un tas 16 stundas raudzējas. Pēc tam krējums pa caurulēm nonāk pildīšanas fasēšanas iekārtā, kur tiek sapildīts trauciņos. Tos iekārta aizlīmē ar foliju vāciņu, bet operators tiem uzliek virsū arī caurspīdīgos, vairāk kārt lietojamos vāciņus, lai atvieglotu krējuma lietošanu ikdienā. Trauciņi tiek salikti kastēs, atdzesēti un ir gatavi ceļot uz veikaliem. Mūsu krējums labi iet kopā ar mūsu lauku biespienu. Tā ir tādas klasiskās vērtības, kas ir pārbaudīts. Protams, skāps krējums pats pa sevi ir arī daudz viņu lieto kā pamatēdienu vai kā piedevu. Protams, vēl izmantot dažādu mērķu pagatavošanai, salātiem, pie zupām, sautējumiem, kūku cepšanai, kūku krēmiem, tāpēc, ka skābā krējuma pielietojums ir ļoti plašs. Ceļš līdz siera iegūšanai ir mazliet garāks. Vispirms notiek siera graudu gatavošana. Pasterizētu pienu sapilda īpašās siera vannās, pievienot pienskābo baktēriju un tad apmēram 30 minūtes recina. Kad receklis gatavs, to sagriež vannās ierīkoti naži, veidojot siera graudus. Tie vēl 2 stundas tiek nogatavināti maisot un apsildot. Pēc tam siera graudi dodas uz siera preses iekārtu. Šeit graudi tiek sapildīti siera preses formās, kur pavada 2 stundas. Vienlaicīgi tiek presēta 1 tonna, jeb apmēram 240 gabali siera. Nopresētajiem gabaliem tiek glīti apgrieztas maliņas un tos saliek ratiņos. Smiltenes piena blomes sierotavā tiek formēts arī īpašais Latvijas siers, kas ir uzņēmuma lepnums. Tas pēc saformēšanas tiek vests uz Smiltenes piena pārstrādes uzņēmumu, un tur tiek nogatavināts tikai šim siera veidam pielāgotā īpašā telpā. Šis process ilgst 14 dienas, kuru laikā siers apauga ar tīrkultūru, kas piešķir tam specifisku smaržu un garšu. Savukārt, lai izgatavotu Krievijas sieru, gabali pēc formēšanas tiek salikti īpašos baseinos, kur sālās 22 līdz 24 stundas. Pēc tam tie vēl tiek žāvēti veselu diennakti. Pēc apžūšanas siers tiek iesaiņots. Vēl pirms tam to apsmidzina ar īpašu līdzekli, lai uz siera virsmas nerastos pelējums. Tad siers tiek iesaiņots speciālos maisiņos. Pēc iesaiņošanas tas nonāk noliktavās, kur atdziest un turpina nogatavoties. Vidēji tam nepieciešams aptuveni 30 līdz 45 dienas. Tad siers ir gatavs nonākt veikalos. Smiltenes piens ražo arī Holandes sieru un Ugličas sieru, kurš ir blīvāks nekā Krievijas siers, un tam ir mazāk siera actiņu. Un tad, protams, ir mūsu īpašais produkts, mūsu Latvijas siers, kas ir viens no mūsu mīļākajiem produktiem, jo tas ir tas produkts, ar kuru mēs auklējāmies. Vārdi visciešākajā nozīmē ļoti ilgu laiku. Pirms mēs viņu šeit Smiltenē varējām pārnest un uzsākt ražošanu, jo viņu savulaik ražoja Raunā.
Tas ir viens no retajiem produktiem, kur katrs siera gabaliņš tiek apmīļots 6 reizes vismaz, savā nogatavināšanas laikā. Tanī produktā ir ielikts visa tā mīlestība tā cilvēka, kurš pie tā siera strādā. Viņš ir unikāls produkts. Dēļ tā vien, un arī šādu produktu ražojam mēs vienīgie Latvijā. Ar ko Smiltenes piena gatavotie sieri atšķiras no citu uzņēmumu produktiem? Es domāju, galvenā atšķirība ir to, ka pie mums strādā vissenākais meistars Latvijā Arnis Bērziņš. Viņš jau piensaimniecībā ir vairāk nekā 30 gadi. Un viņš arī apmācīja jauno meistarīti, kur arī tagad ražo to sieru. Un otrkārt, es domāju, tāpēc, ka mūsu meistari iegulda visu savu dvēseli un sirdi tajā produktā. Un ražo viņu ar lielu mīlestību, tāpēc viņš ir tik garšīgs un tik labs. Un galvenais ir vēl tas, ka mūsu sieri ir dabīgi. Viņi ir ražoti no govs pieniņa, viņam nav nekādu lieko konservantu un nekādas piedevas neliek, piemēram, augu taukus vai kaut ko līdzīgu.